Otrā laiku grāmata, 34. nodaļa un 19. pants. Otrā laiku grāmatā, 34. nodaļā un 19. pantā mēs lasām šādus vārdus. Un notika, kad ķēniņš Josija bija dzirdējis bauslības grāmatas vārtus, tad viņš saplēsa gabalos savas drēbes. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Vai jums kādreiz ir bijis kaut kas pazudis? Kaut kas tāds ļoti nopietns, teiksim, dzīvokļa atslēgas, jeb dokumenti, jeb maksas ar visām kredītkartēm. Man kādreiz tas ir gadījies ārzemēs. Un vispār es nepārtraukti savā mūžā kaut ko meklēju. Gan savos papīros uz galda un grāmatplauktos, gan datorā es nekad nevaru atrast, kur es esmu noslēpis tieši to failu, kas man ir vajadzīgs. Apslēptās mantas meklēšana. Man šķiet, tā ir tikpat veca kā cilvēce. Cilvēki joprojām ar to nodarbojās. Viņi konstruē dažādus metāla meklētājus un cer kaut ko atrast. Man arī pazīstams viens tāds puisis. Pa laikam viņš kādu limonādes korķīti, kādu metāla pogu vai vecu padomju monētu atrod arī, bet bagāts nav kļuvis. Es izlasīju ziņu, ka 2005. gadā pie Čīles krastiem 15 metru dziļumā ir atrasta lielākā apslēptā manta, kāda vispār cilvēces vēsturē ir atrasta. Tur ir ap 600 mucas ar inku zeltu. Un viss tas atradums ir apmēram 10 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Bībele arī daudz runā par meklēšanu. Labais gans meklē pazudušo avi, sieva meklē pazudušo grasi, tirgotājs meklē dārgo pērli, sievas pie kapa meklē Jēzu, cilvēks ir aicināts meklēt Dievu. Visu tos iepriekšēji nosauktos gadījumus raksturo tādas divas kopējas lietas. Tā pirmā ir pazudis vienmēr kaut kas vairāk vai mazāk konkrēts. Tā ir avs, tas ir grasis, tas ir Jēzus, kura nav. Un otrs ir tas pats meklēšanas process, lai to pazudušo atrastu. Tas gadījums, par ko es gribu runāt šajā rītā, ir pilnīgi citādāks. Tas ir nejaušs, negaidīts, necerēts atradums. Neviens to nemeklēja, nevienam to nevajadzēja, nevienu nebija satraucis tas, ka kaut kas ir pazudis. Vienkārši darot kaut kādus citus darbus, pavisam nejauši tam uzdūrās. Stāsts ir par ķēniņu Josiju.
Izraēļa tauta, Izraēļa vēsture rāda mums daudz un dažādus ķēniņus. Gan Ziemeļvalstī, gan Dienvidvalstī, un visus viņus var sadalīt divās lielās grupās. Tie, kas darīja to, kas taisns tā kunga acīs, un otra grupa bija tādi, kas darīja to, kas ļauns tā kunga acīs. Daudz vairāk bija to otro, to ļauno darītāju, to bezdievīgo, īpaši Ziemeļvalstī. Tas ķēniņš Josija, kas ir pieminēts šajā tekstā, pieder pie tiem ķēniņiem, kas darīja to, kas taisns tā kunga acīs. Viņš bija tikai 8 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu. Kas tas par ķēniņu? Pavisam vēl bērns. Bet mēs lasām par viņu, ka viņš staigāja visus sava ciltstēva Dāvida ceļus, un viņš nenovērsās ne pa labi, ne pa kreisi. Pirms viņa neviens ķēniņš tā no visas sirds nebija pievērsies Mūzes bauslībai. No visas dvēseles un ar visu spēku viņš centās darīt to, kas Dievam patīkams. Arī pēc viņa Bībele vairs nerāda nevienu tādu ķēniņu. Josija redz, ka tie iepriekšējie ķēniņi, kas ir valdījuši pirms viņa, ir atkāpušies no dzīvā Dieva. Un viņš veic tādus plašus pasākumus, lai lietas sakārtotu un lai valsti šķīstītu. Viņš nopost elku dievu altārus kalnu augstienēs, viņš sadauza elku dievu tēlus, viņš sadedzina elku priesteru kaulus, viņš nokauja augstieņu priesterus. Tie visi ir visnotaļ Dievam patīkami un labi darbi. Un tad viņš ķeras pie Jeruzalemes tempļa. Templis ir briesmīgā stāvoklī. Gadu 10 tur neviens neko nav darījis. Mūros ir plaisas. Templis ir piegānīts ar elku dievu tēliem. Un Josija dod rīkojumu sakopt tā kunga namu. Un šajos tempļa remonta darbos, šajos sakopšanas darbos pavisam negaidīti augstais priesteris Hilkija, nemaz nemeklējot, nejauši atrod kādu grāmatu, kas satur bauslības vārdus. Mēs nezinām īsti, kas ir bijis šis raksts. Kāpēc būtu jābrīnās, ka templī atrodas raksts, kas satur bauslības vārdus? Vai tad tempļa dievkalpojumos nelasīja rakstus? Teologiem šis atradums uzstāda daudz problēmu, bet es negribu iedziļināties visos grūtajos jautājumos šajā rītā. Pateikšu tikai to, un pie tā paliksim. Šis atradums dziļi iespaido ķēniņu Josiju. Un dažas lietas mēs no viņa, no šī ķēniņa un no šī notikuma varam mācīties. Vispirms tas ir turies pie tēva mantojuma. Tas šodien vairs nav modē.
Kopš sentēvu laikiem pasaule ir izmainījusies līdz nepazīšanai. Es biju dziļi aizkustināts, ka pavisam nesen kādā mūsu draudzes dievkalpojumā es dzirdēju kādu vecu dziesmu. Tie, kam tās sirmās galvas, tie atceras šo dziesmu. Pēc klaušu darbiem vakarā, pie skalu gaismiņas, tie lasa Dieva grāmatā, birst gaužas asaras. Nav vairs klaušu darbu, nav vairs skalu gaismiņas. Ir visur ievilkta elektrība un internets. Pasaule ir modernizējusies, bet Kristus nav jāmodernizē. Tie lasa Dieva grāmatā, birst gaužas asaras, tam ir jāpaliek arī šodien. Bijība Dievu priekšā, grēks, grēka nožēla, svēttapšana, tās ir tās vērtības, kas nav atmainītas. Kristus arī mūsdienu modernajā un liberālajā pasaulē ir tas pats. Nav mainījies ne viņš, ne ceļš pie viņa. Caur grēku nožēlu un jaunpiedzimšanu. Citāda varbūt ir kļuvusi forma, bet saturs ir tas pats. Turies pie tā, nepazaudē to. Tā ir mūsu nelaime un visas mūsu kristietības šodienas problēma, ka mēs gribam kaut ko mūsdienīgu, kaut ko jaunu, kaut ko modernu, kaut ko nebijušu, ka tas vecais mums ir kļuvis nederīgs. Par Josiju ir teikts, viņš staigāja visus sava ciltstēva Dāvida ceļus. Viņš nenovērsās ne pa labi, ne pa kreisi. Nepazaudē pamatu. Tad, kad tas sāk šķobīties, tad, kad pamats sāk šķobīties, tad skatīsimies atpakaļ uz sentēvu mantojumu. Nav tajā viss slikts. Un Josija skatiens neapstājās turpat pie sava tēva vai pie kādiem tiem tuvākiem ķēniņiem, pie tiem tuvākiem sentēviem. Viņa skats iet pāri vismaz vairāk kā 300 gadu pagātnē pie Dāvida. Turies pie tēva mantojuma. Es gribētu teikt, tas nozīmē turies pie Kristus. Nepazaudē to. Tā otrā lieta. Savediet kārtībā savu templi. Redzat, ar formālu turēšanos pie tēvu mantojuma, vai, kas ir viens un tas pats, ar formālu turēšanos pie Kristus nebūtu nepietiek. Nepietiek ar rituālu ievērošanu, nepietiek ar kalpošanu draudzē, nepietiek ar perifērijas sakopšanu un to kalnu augstieņu altāru nopostīšanu. Nepietiek ar labu darbu darīšanu, nepietiek ar formālu Bībeles lasīšanu un kalpošanu. Jāķerās klāt pie tās vietas, kur mājo Dievs. Pie Jeruzalemes tempļa. Tas ir beidzot jāiztīra, tas ir beidzot jāsakārto. Kā ir ar kristietības templi šodien?
Vai šodienas kristietības templis pasaulē nav pilns ar elku dieviem? Un tad mēs brīnamies, kāpēc nav Dieva svētība. Tad mēs brīnamies, kāpēc atmodu nenāk. Vai Dievs var svētīt tādu garīgo templi, kādu šodien būvē rietumu kristietība? Mēs šodien brēcam par epidēmijām, par kariem, par cenu celšanos. Nebrīnīsimies, ka pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Kristietības templis ir pilns ar elkiem. Man šķiet, tas bija Alberts Einsteins, kurš teica, pasaule nav slikta tāpēc, ka tajā ir ļauni cilvēki, bet tāpēc, ka labie nedara to, kas viņiem būtu jādara. Vai tu esi izdarījis visu, lai tava valsts būtu labāka, lai tava draudz un tu pats būtu labāks? Kristietības templis šodien sāk plaisāt. Par skarbu teikt, es nesāku šorīt no jauna to pierādīt. Jūs to paši labi redzat. Tas, kas Bībelē nepārprotam ir nosaukts par grēku, šodien tiek aizsargāts ar likumu. Pat valstīs, kuras saucās par kristīgām. Vēl vairāk. Mēs jau katrs pats esam Dieva templis. Vai mūsu garīgajā templī nav plaisas parādījušās? Vai tas nav piekrāmēts ar elku dievu tēliem? Mēs teiksim, nē. Tad man jāsaka, stop. Nevajadzētu maldīgi domāt, ka es tas vienīgais esmu tas labais, tas īstais, tas pareizais Kristus māceklis. Laikmeta gars ienāk arī manā garīgajā dzīvē. Laikmeta gars ienāk arī mūsu garīgajos tempļos. Un tas grauž to, tas šoba to, tas posta to, tas rada plaisas. Mēs nevaram savākt 150,000 balsis, parakstus par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu Satversmē. Man kaut kā šķiet, ka Latvijā skaitās vairāk kristiešu kā 150,000. Fiziskā nama trūkumus mēs labi ieraugam. Tur kaut kur jumts tek var būt, tur kaut kur sienas jākrāso. Kaut Dievs atvērt mums acis, ka mēs ieraudzītu tā garīgā tempļa plaisas, ka mēs ieraudzītu sevi, ka mēs ieraudzītu to, ka mēs daudz ko esam pazaudējuši no apustuļu mantojuma. Kristietība ir pazaudējusi. Kristus draudz ir pazaudējis. Es esmu pazaudējis. Un tad, trešais. Josija, tas ķēniņš, jauns puisis, varbūt tajā laikā tik vecs kā Jānis šodien. Viņš izlasa to grāmatu. Un tas, ko viņš tur izlasa, tas viņu skar kā zibens. Viņš nevar palikt vienaldzīgs. Viņš secina, mūsu tēvi nav turējuši tā kunga vārdus. Viņi nav pildījuši to, kas tajā grāmatā rakstīts.
Un Josija reaģēja pavisam dīvainā veidā. Viņš saplēš savus drēbes. Mums to nevajag darīt. Drēbes neplēsīsim. Jūdiem tā bija tāda rituāla darbība. Tā bija sēru vai galēja izmisuma zīme. Jaunā derībā Jēzus tiesāšanas procesā augstais priesteris tā reaģē uz šķietamo dievu zaimošanu. Pāvils un Barnaba tā reaģē uz to, ka ļaudis grib, ka ļaudis tur viņus pa dieviem un grib viņiem upurēt. Josiju satriec šī vēsts. Mēs esam kaut ko pazaudējuši. No mūsu sentēvu mantojuma. No Dāvida mantojuma. Kristieši, mēs esam kaut ko pazaudējuši no Kristus mantojuma. Josija metās ceļos Dievu priekšā. Viņš izmisumā saplēš drēbes un raud. Bet Josija nepaliek izmisumā. Viņš lasa šo grāmatu visai tautai priekšā. Viņš pats slēdz derību ar Dievu. Viņš solās sekot savam kungam, turēt viņa baušļus. Un viņš panāk, ka tie pārējie dara to pašu. Un kamēr vien Josija dzīvo, mēs lasām, viņš un arī tie citi nemitējās sekot tam kungam, savu tēvu Dievam. Un tad, otrajā ķēniņu grāmatā, kurā arī ir aprakstīts šis notikums, tur seko 17 panti. 17 panti, kuros ir aprakstīts tas, ko tagad Josija dara. Viņš iznes ārā no tā kunga nama visus tos priekšmetus, kuri bija darināti Bālam un Ašērai. Tā kunga namā ir priekšmeti, kas darināti Bālam. Izmeta ārā Ašēras tēlu no tā kunga nama, noplēsa netikļiem ierīkotās telpas. Šīs telpas atradās tā kunga namā, un tur sievas auda pārsegus Ašērai. Novāca zirgus, kurus jūdas ķēniņi bija darinājuši godādami saules dievu, pie ieejas tā kunga namā. Par ko bija pārvērties templis? Josija aizrauj citus līdzi. Josija modina dedzību kalpot. Josija izskauda miroņu izsaucējus un burvus, mājas dievus un elkus, atjaunoja pasasvētku svinēšanu. Kopš soģu laikiem nebija pasasvētki tā svinēti. Un tas viss notiek uzreiz. Tūlīt pēc tam, kad viņš ir izlasījis šo grāmatu. It kā jau dara to pašu, ko iepriekš. Iepriekš jau mēs lasījām, ka viņš tos kalnu altārus, elku altārus izpostīja un tā tālāk. Bet šķiet, šis ir pavisam cits cilvēks. Kaut kas ir izmainījies. Kaut kas iekšienē ir atmodināts. Kalpošana ir izmainījusies. Tas, ko Josija dara, nāk no atjaunotas Dieva gara aizdedzinātas sirds.
Vēlreiz. Dievbijīgs ķēniņš. Viņš jau iepriekš tāds bija. Viņš arī pirms tam darīja to, kas taisnīgs tā kunga acīs. Dievbijīga ķēniņa dzīvē notiek milzīga pārmaiņa. Un šis ķēniņš iet vēsturē ar tā saukto Josija kulta reformu 622. gadā pirms Kristus. Un tad, ko tad mums darīt? Paklausīties šo skaisto stāstu, māt ar galvu un teikt jā. Tas Josija gan ir malacis. Es gribu novēlēt šajā rītā mums katram atrast kaut ko pazaudētu. Varbūt tas ir jautājums, kā tad ir ar manu templi? Varbūt šis jautājums, kādā senās grāmatas vēsts, tev šajā rītā jāatrod. Varbūt tieši šim jautājumam ir jāieskanās kā brīdinājuma, kā trauksmes zvanam. Vai manā templī nav plaisas? Vai es tur neesmu sanesis elku dievus? Vai es nepielūdzu kādus citus elkus? Varbūt kaut kas cits tev šajā rītā ir jāatrod. Jāierauga, ko tu esi pazaudējis. Un katrs mēs kaut ko esam pazaudējuši no tās sentēvu ticības, no tās senās grāmatas vēsts. Kaut mēs šajā rītā to atrastu. Katrs viens priekš sevis. To īpašo, ko Dievs tev liek šajā rītā atrast. Redzat, dievbijība un atrastais raksts. Dievbijīgam cilvēkam arī kaut kas ir jāatrod. Nav tā, Josija bija dievbijīgs un tad viss ir kārtībā. Ja mēs staigāsim tā kunga ceļus, ja mēs tā dziļāk ieskatīsimies katrs savā templī, tad noteikti mēs atradīsim tur kaut ko pazudušu. Mēs ieraudzīsim, ka nebūtu viss nav kārtībā, ka tur ir arī elku dievi. Un tālāk, vēl vienu soli tālāk ir jāiet. Šīs atrastās grāmatas vēsti lasīja ne tikai Josija. Viņu vispirms lasīja arī citi, un to citu vidū bija arī augstais priesteris Hilkija. Bet augsto priesteri tas neskāra. Kas tas? Viņš palika vienaldzīgs. Augstais priesteris paliek vienaldzīgs. Daudzi lasīja templī atrasto rakstu. Daudzus neiespaidoja. Josija skāra kā bultu. Satrauc viņu, izmainīja līdz sirds dziļumiem. Kurā grupā tu būsi? Vienaldzīgo vai izmainīto? Vai saplēsīsi savas drēbes un slēgsi no jauna derību ar Dievu?
Jeb vai paliksi atraduma vēsts neskarts. Bez izmaiņām tikai uz priekšu. Josijas piemērs rāda, ka arī dievbijīgam cilvēkam ir nepieciešama atjaunotne. Kā to panākt? Sākt pārbaudīt tagad Mateja draudzes pagrabus. Varbūt tur atradīsim kaut ko jaunu, aizmirstu, nebijušu. Bībele nekur nav pazudusi. Jāsāk nopietni lasīt. Es redzēju pat nesen kaut kur tādu attēlu. Tur bija attēlots cilvēks, kurš ceļos nometies, galvu uz augšu pacēlis lūdzu. Kungs runā uz mani. Un tad bija blakus otrs attēls. No debesīm izstiepta roka, kura dod šim cilvēkam Bībeli. Ņem un lasi. Mani mīļie, daudz kas ir pazaudēts. Mēs esam skatu uz nepareizo pusi pagriezuši. Mēs kritizējam politiķus, valdību, savas māsas un brāļus. Mēs cīnāmies par pareizāko atziņu. No Kristus mēs gribam tikai savas veselības un savas laicīgās dzīves nodrošināšanu augstā līmenī. Mums ir nepieciešama derības atjaunotne. Dievs bija slēdzis derību ar Ābrahamu, ar izredzēto tautu, ar Īzaka, Jēkabu. Un tauta neskaitāmas reizes šo derību lauza. Atkal un atkal atkāpās no tā, ko viņi bija solījuši. Un Dievs atkal un atkal bija gatavs šo derību atjaunot. Mēs arī esam slēguši derību ar Kristu. Mēs esam bijuši uzticīgi. Vienmēr? Noteikti jau nē. Atjaunošana mums ir nepieciešama. Garīgās dzīves remonti, ģenerāla tīrīšana. Ar kalpošanu un strādāšanu vien ir par maz. Templis ir jāsakārto. Ziniet, un nav jau nemaz jāgaida, kamēr mēs kaut ko atradīsim. Deguna galā Dievs ir piestūmis mums daudzas lietas, ko vajadzētu mums ieraudzīt, saprast un sākt plēst savus drēbes. Pavisam reāli kaut vai tie notikumi pasaulē, kas ir ap mums. Epidēmija, karš, sociālās problēmas. Mums vajadzētu sākt lasīt šo Dieva vēstījumu. Tā ir Dieva valoda. Vai tas mūs satrauc? Vai tas kaut ko izmaina mūsu attiecībās ar Dievu? Vai šī atrastā pasaules notikumu grāmata aizdedzina mūsu sirdis uz tempļa sakārtošanu, uz derības atjaunošanu ar to kungu? Vai tā beidzot izrauj mūs no mūsu kristīgās rutīnas? Kaut garavējš atrautu vaļā tos mūsu sirds logus šajā rītā. Aizpūstu prom visu lieko, visu nevajadzīgo, visas tās grabažas, ko mēs templī esam savākuši. Lai mūsu dievbērnība iesāk mirdzēt. Lai mēs sākam degt savam kungam.
Kaut šī vēsts, ko Dievs šajā rītā noliek mūsu priekšā, tā mūs ķertu kā zibens, kā toreiz Josija. Kaut mēs nokristu ceļos un saplēstus, neplēstu, bet vienkārši atjaunot savu derību ar Kristu. Tu to vari šorīt, tu to vari tūlīt pat izdarīt. Tam nav jānotiek visiem redzamā veidā. Tev nav jāceļās augšā, jāplēš drēbes. Tas var notikt pavisam klusu starp tevi un tavu kungu. Svarīgi ir, lai tas notiktu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu mūs uzrunā šajā rītā caur šo seno notikumu un caur ķēniņu Josiju. Kungs, palīdz arī mums saprast, kā arī mums varbūt gadu desmitu jau kristiešiem, kas esam staigājuši tavu ceļu, kas esam centušies turēties pie tevis, kas esam darījuši labus darbus, to, kas tavās acīs ir tīkams, kā arī mums tā ir aktuāla vajadzība un nepieciešamība. Atkal un atkal atjaunot savas attiecības ar Tevi. Kungs, tam jau vajadzētu notikt katru dienu, ka mēs no jauna nākam ar savu apņemšanos, ar savu uzticību, ar savu nožēlu Tavā priekšā. Tēvs, palīdz to. Kaut mēs Tavu vēsti un Tavu balsi dzirdot, nepaliktu vienaldzīgi, aizskartu mūs ar savu liesmu no augšienes, lai Tava svētā garvēž mūs sapurina, aizpūš prom visu lieko un atjauno. Kungs, to es lūdzos priekš savas dzīves. To es lūdzos priekš saviem māsām un saviem brāļiem šeit mūsu draudzē. Kungs, un palīdzi visiem kristiešiem pasaulē iet šo nemitīgas garīgās atjaunotnes ceļu. Tevi mēs pielūdzam, Tevi mēs slavējam, Tēvu, Dēlu un Svēto garu. Āmen. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Āmen.